Par godu Latvijas valsts svētkiem akcijas Aizdedzies par Latviju ietvaros izsludina jaunu Ginesa rekordu pieteikumu. Labi, tagad galvenais jautājums, kas visus interesē. Kā tur būs ar to naudu? Nu, man liekas, ka visi forši, jā. Džeki, ka tu ēd, ēdiet. Tāds kāliņš bērniņš, tu esi iznēsāt. Šito nē, tas ir vecais. Tā, brīžam tā. Liesnos, Klaužēji, tu par to politiku sitoties. Kā tam Aivaram iet mūsu? Kādam Aivaram? Mūsu Aivaram, tam, kam problēmas. Tas, kas pilsētu mūsu sakārtos. Viņš nav no Ventspils? Ventspils. Mēs jau ar viņu gaidām. Mums jau ar vajag kārtīgu vīnu. Es neko nezinu par Aivaru. Es tik zinu, ka Depeche Mode būs drīz Rīgā. Kaut kas? Depeche Mode grupa. Tāda pa modi kaut kāda grupa? Nē. Es tik divas grupas zinu. Es pati sastāvēju Tautas frontes grupā, un tad bija tur riebīga kaimiņiena, jebmogu riebīga, un viņas vīrs riebīgs, vispār visa ģimene bija riebīga Interfrontes grupā sastāvēja. Tagad ir likvidēta. Tu uzzini, kāpēc mūs likvidēja? Jā. Būtu, es zināju, šito jautājumu vakar es būtu pajautājis. Tā mums tāds jautājums brīvo tēmu un tālāk. Labdien, Kārgenkungs! Tagad par to, kas interesē gandrīz visus, par banku. Runā, ka jūsu bankā visas lietas bija nolaistas kā mežā, pa klusu un kā pie zvēriem. Ziniet, man nav domas, ka tur ir mežs. Izskatās, ka tur ir parks. Parks? Bet eksperti tomēr saka, ka tā kā mežā. Nav mežs. Labi, nav mežs. Nestrīdēsimies, labi? Diemžēl, ka citam ļaudīm ir ideja domāt, ka tur ir mežs. Kārgenkungs, viss par mežu vairs ne. Nav bankā jūs, nav bankā jūs kā mežā. Tur ir normāla vieta izveidota. Tāda man ir doma, jā, vai ne? Es gan teiktu, ka nevis ir, bet bija normāla vieta. Tagad jums to visu atņēma un atdeva valdības rokās. Bet mans jautājums ir, vai jūs viņus tā kā pamācīsiet drusku, paskolosiet? Es neesmu skolotājs, lai... Labi, tagad galvenais jautājums, kas visus interesē. Kā tur būs ar to naudu? Man liekas, ka visi forši, jā. Jā, forši gan. Vispār izskatās, ka jūs esat gatavi šodien runāt par citu tēmu. Labi, vai jūs ticat dzīvībai uz citām planētām? Jā. Labi, vai es varu uzdot vēl vienu jautājumu? Varbūt parunāsim nākošreiz. Labi? Labi, bet vēl vienu jautājumu, lūdzu. Es gribēju zināt, kāds ir jūsu kabatas naudas apmērs vienai dienai, tagad, kad jūsu banka ir pārgājusi valsts rokās? Šodien apmēram 10. 10 latu dienā, ja? 10 000 latos. 10, jā. Labi, tagad noslēdzošais jautājums. Vai jūs esat ciemojies pie citplanētiešiem? Es domāju, uz viņu planētas. Un mēs to darīsim nākošu gadu un darījām pagājušu gadu, jā. Tad jūs to darījāt regulāri. Tad varbūt tāpēc ar to banku tā sanāca? Man liekas, ka visi forši, jā. Laikam gan visi forši. Lai jums veicas? Ko lai jums novēl? Es pat nezinu. Par ko jums domāt? Par ko lai mēs visi domājam? Varbūt padomāsim par nākošo interviju pie manis banka. Te jūs runājat par jaunu banku? Skaidrs, līdz nākamajai reizei tad, ja? Atā. Māmu, tagad vajag brīdi klusumu tagad, ja? Višķi paklusējam. Kas tad būs? Spēlēsim klusos telefonus, vai?